Re! Viss ēters ir te! Un tas 71. gada praktiski tā ir izrādes History un Mystery tapšana. Šeit viņi ir pierakstīti, šeit viņi ir norestaurēti. Ja? Te mēs redzam gan dalībniekus, gan ierakstu ierakstus, gan Lūzijas Ločmēles un nekā teikt ieraksts. Izstādes Tiesa 60. veidotājs Valdis Majevskis izrāda materiālus, kas vēsta par Rīgas pantomīmu, tās pirmsākumiem 50. un ziedu laikiem pagājušā gadsimta 60. gados. Būtiska vieta atvēlēta tās dibinātājam Robertam Ligeram. Pārsvarā te eksponēts privāto arhīvu fotogrāfijas un dokumenti. Rīgas pantomīma šajā gadījumā, viss tas 70. un 80. gadu pienesums, tas ir šeit. Tas ir šajos 60. gados, jo praktiski tā ir pieredze un atzīšanas. Tā laika ideoloģiskie noteikumi, sākot jau ar pirmo iestudējumu ideju 1961. gadā. Rīgas pantomīma darbojās laikā, kad pasaulē dzima jauns mākslas izpausmes formas. 60. tā bija pazīstama arī ārpus PSRS robežām un neapšaubām uz pantomīmas darbību atsaucās arī tā. Un tad tu vari darboties. Pie tam tie, kas to darīja 60. gados, cits savādāk vai visarē darīja. Savulaik ar Rīgas pantomīmu bija saistīta arī komponists Imants Kalniņš un Pēters Plakidis, mākslinieks Jānis Anmans, kustību teātra režisors un pedagogs Santis Rūtentals un daudzas citas kultūras personības. Šobrīd Rīgas pantomīmas darbība ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Arī Ligera skolnieki turpina darboties un šad tad iestudē kādu izrādi. Izstāde Tiesa 60. Latvijas Arhitektu savienības telpās būs skatām līdz 15. aprīlim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.